Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino. Labrītiņ šo rītiņu, šo skaisto, šo burvīgo rītiņu. Šis raidījums ir ļoti speciāls būs. Tad neiet nekur projām. Jo te mēs šodien runāsim par pavāra galveno instrumentu. Un tā nav panna. Bez pannas mēs varam dzīvot. Bez vistas mēs arī varam dzīvot. Bet mēs nevaram dzīvot bez naža. Kārtīgam pavāram nazis ir tikpat svarīgs instruments kā fotoaparāts fotogrāfam vai makšķere makšķerniekam. Zinātāji stāstīs, ka nav lielākas jēzgas virtuvē kā tad, kad ir pazaudēts šefpavāra iecienītais nazis. Lai noskaidrotu, ar ko īpašs ir šis svarīgais instruments, dosimies uz Priekuļu novadu ciemos pie vīra, kas par nažiem varētu zināt visvairāk – kalēja Jāņa Nīmaņa. Raidījuma sākumā uzzināsim, kas ir Damaskas tērauds, kādam jābūt labam pavāra nazim, kā to uzasināt un pārbaudīt tā asumu. Raidījuma otrajā daļā pārcelsimies uz Mārtiņa virtuvi, kur nodemonstrēsim pāris receptes, kuras bez kvalitatīva naža pagatavot būtu krietni grūtāk. Sveiks! Priecājos! Jā. Es esmu ceļos tālu ceļu, jo es esmu dzirdējis, ka šeit notiek brīnumi. Protams, jā. Notiek. Ja sākumā tas ir bijis tikai vaļasprieks, tad tagad Jāņa Nīmaņa gatavotie instrumenti ir zināmi daudzās pasaules valstīs. Pēc seno kalēju metodēm radītos cirvjus, kaltus un nažus lieto meistari gan Eiropas valstīs, gan Amerikā un Arābu Emirātos. Visi domā, ka Japānā ir tie labākie meistari. Tāpēc interesanti, ka tu atbrauc Latvijā uz Priekuļiem un atrād tādi Jāni, kas ir līdzvērtīgs tiem veciem Japāņu meistariem. Interesanti, ka pārsvarā visas iekārtas, kas tiek izmantotas smēdē, ir savāktas no metālūžņiem un paša Jāņa atjaunotas. Sākums ir izejmateriāls. Jums arī droši vien ir jānopērk labs gaļas gabals, lai kaut ko labi uztaisītu. Mums arī ir labs tērauds vajadzīgs. Būtībā no šāda mēs sākam. Šis ir tērauds, jā? Tas ir nerūsējušais tērauds, un mēs no viņa pēc tam kaļam. Markas nesaukšu. Pēc krāsas. Jo markas ir daudz. Būtībā šo placi, ir arī smagāk vēl priekš Damaskas tērauda. Un kas ir Damasks? Tas vārds Damasks? Būtībā Damask, tas ir vietvārds. Tas ir, kā no vēstures iegājis, ka no Damaskas Sīrijā nāca labi rakstainie naži. Būtībā Damaskas tērauds ir jebkurš tērauds, kurš ir salikts ar diviem vai vairāk tēraudiem, kurā ir redzams raksts. Vēl viņu pazīst pasaulē kā rakstmetināta tērauda. Tas ir pattern welded steel angliski. Un tas varētu būt neattiecināts nosaukums uz vietu kādu. Tas ir tad jebkur, var viņu saukt par cēšu tēraudu, jo viņš cēsīs taisīts Priekuļos. Būtībā tam nazim raksts ir blakus produkts, jo, lai iegūtu vienmērīgāku sastāvu, tēraudu pārlocī, un blakus produkts bija tas raksts. Beigās ar viņu sāka vēl kā agrīno mārketingu sāka tad arī taisīt rakstus speciāli. Bet šiem ir divi tēraudi iekšā, locīti līdzīgi kā kārtēnā mīkla, un ir iegūti liels kārtas skaits. Te ir tās kārtas. Cik viņš ir locīts, jā? Jā, šim ir kārtas 230. Viņas varētu saskaitīt, jā? Viņas pat šobrīd nevar saskaitīt, tas ir nomināls, kad viņas pārloka, cik ir sagatavē. Jo pēc tam, lai vēl to rakstu ieraudzītu, ir jāizgrauž ar slīpēšanu tas tērauds nost, lai tiktu iekšā tajā rakstā. Līdzīgi kā koku stumbrā, mēs redzam koku stumbru, bet neredzam, kas viņam iekšā par rakstu. Pareizi, jā. Dabīgi, pirmais man jautājums, ko visi skatās, kas pataisa labu nazi? Pirmais jau ergonomika. Pagaid, tas mans grūts vārds ir. Kas tas ir? Cilvēkam, vai viņš piemērots ir, vai viņš būs ērts.
tad noteikti materiāls, no kāda viņš būs. Un tad arī pie ergonomikas vēl nākamais, vai viņš rūsēs, nerūsēs, vai viņš būs ērts kopšanā. Un tad pēdējais piramīdas augšā jau ir stils. Kas ir tas, ko nedrīkst noteikti darīt ar nazi? Noteikti nazis nav cirvis, viņu nevajadzētu cirst. Viņš ir griežam instruments, viņu vajag griezt. Ja nazis ir plāns, viņš nav paredzēts tur kaulu sadalīšanai. Viņš ir jālieto tikai tur, kur viņš ir nepieciešams, piemērots. Tas būtu tās lietas. Es zinu, ka tas nazis pat nav arī galvenais, tikpat vērtīgs ir tas spals, tas rokturs. Un tas arī būtiski ir kāds koks tur iet iekšā, vai ne? Koks ir galvenie nosacījumi, kādam būtu viņam jābūt, ir tas, ka virtuvē viņš būs mitrumā, noteikti bieži vien viņu mazgās, un viņam jābūt diezgan blīvam, lai viņš neskrāpējās, un arī izturīgam. Un tam noder lēni augoši koki, cietkoki, kāds, piemēram, būtu šis te aiz polārā loka audzis Karēlijas bērs. Tad mūsu bērs, kas manā dārzā ir, tas nedara. Arī Latvijā purva bērzi aug, arī ir rakstaini, bet viņus ir grūti atrast. Mums nav laika iet meklēt viņus purvā, bet tad mēs no piegādātājiem pērkam no Somijas. Šis ir, var redzēt, kāds viņam ir raksts. Un te ir ozols, Tas ir melnozols, kas būtībā ir parasts ozols, ko viņš atšķirās to, ka viņš ir ļoti vecs. Būtībā tā ir ozola fosilija. Koks ir audzis, pašam kokam bija ap 200 gadi, un pēc tam viņš ir 300 gadus zemē gulējis. Kur viņam nav ticis glāt gaisa, viņš nav satrupējis. Un tā viņš ir saglabājies un, var teikt, gandrīz pārakmeņojies un palicis melns, tumšs. Bet ne tikai nažus, bet arī cirvjus es redzu šeit, Jā, šie ir mednieku cirvi, tas ir mūsu veidots, tas dizainiņš viņam. Cirvis ir nepārāk smags, nepārāk viegls, ar viņu var nogāzt arī egli, ja ir tāda nepieciešamība. Un ja vajag arī gaļu sadalīt, tāpēc mums ir divi varianti. Šim modelim ir pulēts un atstāts āmurkaluma virsma, lai būtu autentiskāks tas izskats. Bet šis ir vairāk tā higiēnisko apsvērumu dēļ pulēts, lai viņu vieglāk tīrīt. Un kā viņi atšķirās no miesnieka? Miesnieka cirvis ir šis, un viņš ir ar platāku asmeni. Viņš nebūs domāts, piemēram, tur malku sagatavot. Viņš ir platāku asmeni, taisnu asmeni, lai, piemēram, uz gaļas bluķa var ciest gaļu, un īsāks kāds. Kas ir citāks, kauls, jeb... Kauls, protams, būs smagākais pārbaudījums priekš šāda tipa cirvi, bet es domāju, viņš tiks galā ar to. Mēs zinām, ka pats galvenais ir jābūt visu laiku pavaram asinās, jo mēs zinām, ka varam iegriezt pirkstā ar neasāzi vairāk nekā ar asinās. Viens, kas ir pirmais paņemot jau, kad var just, kad mazliet ar pirkstiem pavēl, ka viņš jau mazliet tā kā ķerās sādā. Stīpri nevajag vilkt. Vēl uzskatāmāks līdzeklis ir, kad palvu paskuja. Kad viņi aizlidās. Redzēji to plānā? Noteikti mājās visi varēs atrast papīru. Visiem nav spalvains rokas. Visiem nav spalvains rokas. Un tad var paņemt nazi un vienkārši paņemt papīru pagriezt. Ja nazis tā griezīs papīru, noteikti, ka viņš visu kaut ko griezīs. Var uzasināt jau uz jebkādu, ir pat, kas asin uz ķieģeļlauskas vai kā, bet noteikti mūsdienās pieejams ļoti labas galodas no visas pasaules. Viņas nav lētas, bet ja ir labs nazis, tad jānopērk arī būtu laba galoda, lai uzturētu to nazi kārtībā. Būtībā Japāņu ūdens akmeņi būtu labi, un arī beļģu dabīgi akmeņi, kas ir arī nav lēti, bet viņi būs viegli uzasināt. Tas ir kaut kas, kas mūsu dzīvē katru dienu mēs izmantojam. Ir jāiztaisa naža šķautnītes profils, tad mēs vispirms lietosim rupjāku galodu, lai noņemtu materiālu daudzumu, kas mums ir liekas. Un šādām kustībām, bet, protams, uz slapjas galodas, te mēs vienkārši demonstrējam. Un tad šādām kustībām varētu apmēram
10 reizes no katras puses. Un mēs tad skatāmies varbūt to uzzobu, kad varēs just, kad jau ir izveidojies. Tad mēs esam abas naža šķautnes savienojuši jau uz asumu. Un tad mēs varam pāriet jau uz smalkāku galodu un ar vienu noņemt to uzzobu. Bārdas nažas, piemēram, vēl tad uzlepē uz ādas siksnes. Bet es domāju, ka jau būs pietiekami ar galodu, kas ir ar 400 graudu. Slapjā galoda un nazis būs ļoti asas. Un kas vēl jāatcerās asināšanai, noteikti ir svarīgākais leņķis. Lai jūs izvēlaties 1 vai 20 grādu vai 15, lai viņš būtu viens, nevis nazis velkot, viņš staigā tas leņķis pa galodu, tad tas nebūs labi. Tad katram pavāram, katram maisaimniecei arī jābūt meistaram. Protams, jā. Turpināt tavu darbu, ko tos Protams, jā, var jau atvest arī uz darbnīcu, kur viņus uzasina, bet tas ir arī nav tik viegli ikdienā izdarāms. Man arī viens veids, kā var redzēt, vai nazis ir asis, ja es drīkstu. Jā, protams. Tavu darba virsmu, jā? Protams, jā. Es gribu pārbaudīt tavu nazi, un viņa varbūt ir pasaules visvecākā recepte, kas ir. Agrāk viņi taisīja, man liekas, ar zobiņiem. Un tas ir steak tatārs. Un visvienkāršākā recepte, ko tu vari iedomāties. Bet vajag visasāko nazi. Tad to pirmo ir, sapliezīsim to sīpolu. Es tu saskaitīsi, cik tev tie naži te ir? Īsti nav nācies. Šeit man ir šarelē loks. Viņš ir arī labi izturēts. Viņa ir augstākā kvalitāte. Tā kā sviesta griež. Tā kā griežam sviestu. Un tad, ko viņi dara, vēl arī ar to zobeni viņi klapā. Bet es domāju, jo šitā ir tik laba gaļa. Un tas ir tavs nazis, es negribu viņu. Nē, nekas ne. Taču sāli. Svaigmalt melnos pipers. Olīveļu. Un pieliksim klāt pētersilu. To man vajadzīja gan sakapāt šeit ar tavu nazi. Un valā es tam pasniedzu steak tatāru pasaules vecāko recepti. Jā, paldies. Un kā viņi darīja vecos laikos, viņa pirkstiem viņa ēda. Mēs varam droši pirkstiem viņa palīdīt. Ja? Jā. Un, es domāju, mēs varam būt labs partneri arī, jo tiešām es nekad tik labi nāc manā mūžā neesmu turējis rokā. Prieks dzirdēt. Jā. Tev milzīgs liels paldies. Jā. Es esmu daudz ko šodien iegūst. Labi. Paldies tev. Paldies, brauc tev. Pēc nelielas reklāmas pauzes no Jāņa Kalves Priekuļos pārcelsimies uz Mārtiņa virtuvi Rīgā. Atstājot nažu ražošanas smalkumus kalējasmēdē, vairāk pievērsīsimies to izmantošanai virtuvē. Sāksim ar filigrānu vistas apstrādi, lai sagatavotu recepti, kas nosaukta Kijevas vārdā. Kā arī parādīsim, kā pagatavot bērzu sulas buljonā vārītu zandarta fileju ar sparģeļiem. Es jums teicu, ka tur ir kaut kas unikāls. Tagad jūs man katru reizi ticēsiet. Es būtu labs politiķis, vai ne?
Šeit man priekšā ir ļoti daudz naži. Katram nazim ir savs darbs, ar ko mēs viņu strādājām. Teiksim, ar šādu nazi es nemizotu sīpoli. Ar šādu nazi es negrieztu maizi. Katram nazim ir sava īpatnība. Tagad uzmanāt, kam tas nazis ir? Nekad neuzminies. Sviestu nazis. Viens tur bija pareizi. Ir naži, teiksim, stingri, spēcīgi, un ir tādi, kas lokās. Un es jums šos tā abus parādīšu. Bet vispopulārākais pavāra nazis ir saucamais chefsknife, pavāra nazis. Šie te. Bet šitas ir atkaulošanas nazis. Te ļoti labi miesnieki viņu strādā, atkaulot lielopu, jērus, trušus un arī vistas. Es kādu izlaidu ārā, strauss. Tātad, galvenais, kad nazim jābūt asam, un re, kad viņš smuki iegriežās. Un es atkaulošu šo vistu 30 sekundēs. Voilà. Mums ir 2 krūts, 2 kājas, 2 spārri un labs kauls priekš buļļona. Šī recepte būs Kievas kotlete. Mēs zinām, ka pasaulē ļoti slavena recepte. Bet vai jūs zinājāt, ka Kievas kotlete izgudroja ne Ukraiņas, ne Krievs, bet francūzis. Un viņam vārds bija Nicolas Appert. Tagad nogriezam to fileju. To vienu fileju, viņa ir otrā filejā. Un šeit mēs iegriežam kabatu. Un kāpēc arī vajag ļoti asu nazi? Jo mēs negribam plēst to gaļu, mēs viņam gribam viņu griezt. Te ir tāda kabata, te nav izgriezta cauri. Un to otro fileju mēs paņemam, vajag pārtiks plēvi, uzliekam pāri un ar pannas dibeni mēs viņu izklapējam. Mums ir vajadzīgs garšaugu sviests. Tagad te man ir sviests, čiploki un garšaugi. Daudz pētersils, un to mēs te liekam kabatā iekšā. Un ar šo fileju mēs viņu apsedzam. Un šo mēs tagad pannēsim. Es esmu bieži jums rādījis miltos olā rīvmaizē. Pannēšanai vajag 6 pār rokas, pipers, miltos un jūras sāli. Un es darīšu to grūtāko, es viņu likšu miltos. Te Oskars viņu liks olā. Un Arturs viņu liks rīvmaizē. Viņam to vieglāko darbu. Viņš no Latgales. Jūs atceraties viņu? Voilà, es pārdodu tev, Oskar. Tagad olā viņu vajadzēs vienreiz, rīvmaizē vienreiz, apakaļ olā un apakaļ rīvmaizē. Miltos ne, tāpēc tas ir grūtākais darbs. Paldies, veči! Jūs varat apakaļ uz nopietnu darbu tagad, jūs beidzat svaidīt. Un šo te, tagad paldies! Un šo te tagad paturat viņu ledskapī vismaz kādu pusstundu, lai viņš sastingst. Un tad mēs viņu varam cept. Kamēr tvista man atdziest, sastingts, es lietošu tagad 2 nažu. Atkaulotāji, jo mēs atkaulosim to zivi,
un filetētāju, ja tā var saukt. Iegriežam viņā te iekšā, un tad griežam te viņu pa muguru, un tad vēl, kad viņu par kaulu līdz astei, voilà. Un te mums sanāk smuka filē. Mēs te redzam, ka te ir dažas asaks man te palikušas ir. Nogriežam tās nost. Uztaisam to glītu griezienu te. Un tad mēs paņemam šo filetnazi un paņemam te viņu aiz astis. Turam te viņus ar aiz nagiem. Iegriežam te. Un tad turam to ādu. Un tad kustam to ādu un novelkam to ādu no tās zivis. Un apskaties, iznāk perfekt smuks te tīrs griezums. To nevarētu es izdarīt, teiksim, ar šādu nazi un noteikti ne ar šādu nazi. Tā kā man viņi ir sagriez, es uztaisīšu tādu vienu maz ātru receptu jums. Patīkam, interesanti šī sezona recepti un vajag bērzu sulu. Bērzu sulu karsē pannā pievieno smalki kapātu šalotes sīpolu, lauru lapas un svaigi mizotu citrona mizu. Tālāk sulu papildina ar lāsi vermuta, smalki grieztām burkānu šķēlītēm, lakšiem un ļauj visam uzvārīties. Sācies ir Francijā, ir Vācijā sparģeļa laiks, un atkal sparģeļi viņa apakšā ir tāda pastingri te, mēs nomizojam tikai to apakšu. Šī apakša daļa ir samērā rūkta, to mēs nelietojam. Pat mēs zupās viņu neliekam. Vēl pieliekam klāt svaigi maltas pipers un arī jūras sāli. Sparģeļus mēs ieliekam viņus vesels, vajag kopā kāds 5 minūtes pavārīt. Sparģeļus nedrīkst būt mīksti, viņam jābūt ar kraukšu. Aptuveni pēc 5 minūtēm sparģeļus izņem no pannas un to vietā liek vārīties zandārta fileju. Zandārtu gatavo uz lēnas uguns, pārklājot pannu ar pergamenta loksni un neļaujot tam pārvārīties. Kad zandārts ir gatavs, to pārliek uz šķīvja, bet atlikušo buljonu strauji uzvāra, izlaiž caur sietu un turpina sildīt citā pannā. Tagad jūs redzat, viņš ir palicis tagad sirupīgs. Tas ir, jo tā arī bērza sula tur bijusi, un mēs sākam montēt mūsu šķīvi. Paņemam sparģeli, slīpi iegriežam, liekam uz šķīvi, uzliekam virsū mūsu zandartu, es likšu te vienu, un tad vēl, kamēr man te es noblanšošu, tikai viegli noblanšošu 2 flakšus, to pārliksim te pāri, un te tagad iepetosim te vienu sviestu piku, tagad uzviezam lielāku uguni, kamēr sviests ir izkusis, un pielējam tuč krējumu klāt. Un ir gatavs, un lējam klāt pāri mūsu zandartu, mūsu lakšiem un mūsu sparģeļiem. Un volā, ko tik mēs nevaram izdarīt ar 3 nažiem. Un te, man liekas, būs lielākā Kievas kotleta, ko es esmu kādreiz gatavojis, un es viņu cepšu tagad olīveļļā. Mēs tikai viegli viņu apbrunosim, un tad nobeigsim viņu cepušu krāsnī. Un voilà, pāris minūtes atkal cepies uz otro pusi, noticinam to eļļu. Un viena laba zīme, ka tas sviests vēl nav iztecējis, so viņš ir labi turējies. Un šo tagad kāds 7–8 minūtes cepuši krāsnī. 180 grādus.
12 minūtes man tā vista, Kievas vista, ir bijuši cepes krāsnī. Un viņai ir tā kā cepetis. Te ir 2 porcijas, ja varbūt 3 porcijas. Paldies tev, Mērī. Un viņai ir jāatpūšās tāpatās kā cepetim. Un mēs tagad viņu pārliksim uz šķīve. Pielikšu klāt vēl kādu lāčpurnu sēni, kas tev arī tagad parādījušās ir buķe garnī priekš 2. Un volā, es jums pasniedzu Kievas kotleti. Un volā, viņa smuki izcepusies. Un volā, kā tas garšaugu sviests, viņš ir iztecējis ārā. Dāmas un kungi, es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino